Nu tā, sveiciens, kārtējais sveiciens, mīļie klausītāji. Šodien es esmu aicinājusi uz sarunu Aigu Kriņģeli, mūsu skolotāju Saimas spēka pulciņā. Kāpēc skolotāju Saimas spēks? Tāpēc, ka es vadot mācības redzu, ka katrā skolā ir vairākas, nu, tādas pērles, kuras tur ir, kuras dara savu tādu iedvesmojošo darbu, jaudīgi, spēcīgi, un ne pirmo dienu, un nemazam neizdeg, un nemaz nestāsta, cik viss ir slikti, ja? Tāpēc es gribēju, lai veidojās šāda, nu, tā kā nosacīti kopiena, skolotāju saimnes spēks, kur mēs viens par otru uzzinām, cik kurā Latvijas galā ir daudz iedvesmojuši spēcīgi cilvēki, kuriem ikdiena nav tikai skola, bet viss kaut kas vēl. Aiga, prieks tev satikt. Pastāst, lūdzu, tad pati iepazīstini ar sevi, kas tu esi un ko tu dari un kurā Latvijas galā tu esi. Jā, es esmu gandrīz Latvijas vidū, Lielvārdas pamatskolā. Es strādāju kā sākumskolas un speciālās izglītības pedagogs, bet vairāk pēc sirds, tā kā, teiksim, tāda stabilitātes, es esmu sākumskola, nu jau skolā esmu 34. gadu šogad, jā, un es esmu arī bērnu izaugsmes telpas, es dibinātāja un arī pedagogs līdz ar to tur. Jā. Kā tu tur strādā? Kas tās ir pa metodēm? Kā tu tur strādā? Tā kā individuāli vai grupiņās vai kāda vecuma bērniem? Tā kā sagatavot skolai vai Jā. palīdzēt mācīties? Jā, zini kā, tur ir tā, ka man bija tā ideja to atvērt, tāpēc, ka radās ļoti daudz privātu skolnieku. Nu, pašlaik ir tāds vispār privāts skolotāju laikmets, manuprāt, jā, un es pat nesaprotu, kāpēc es mēģinu rast atbildes uz šo, bet kā man daudzi vecāki saka, nu, pedagogs vienmēr labāk zina, kā to iedot bērnam, mēs mājās cīnāmies, bet pedagogs zina labāk. Nu, tad tā kā viņu saradās daudz, tad es sapratu, ka es vairs mājās nevaru, jo tad man ir visa ģimene pakārtota šī, jo visiem ir jāuzvedās klusu, jo mamma strādā un tā tālāk. Un tad es atvēru šo telpu, es iegādājos Montessori materiālus. Es esmu liels Montessori materiālu fans, jo es iepriekš dzīvoju Ventspils novadā un strādāju Ventspilī Montessori kabinetā. Un tad bija šāda iespēja nopirkt visu šo kabinetu ar visiem plauktiem, galdiņiem un visu. Veiksme, Jā, tīra veiksme. un tad, kad man vīrs pateica, ka viņš ir izdomājis, kā mēs viņu varam atvest līdz šejienei, tad es sapratu, viņš ir manā pusē. Un tad jo es jau sākumā domāju, kā būs, kā nē, un tā, jo, nu, man ir daudz vēlmes dzīvē bijušas, un labi, ka ir cilvēki, kas man palīdz tās realizēt. Un katrā ziņā pēc tam, kad es jau tagad strādāju, tad ir gan privāts stundiņas, gan sagatavošanās skolai, gan es vadu tādu brīnišķīgu lietu kā mentālā aritmētika. Tas ir super, es redzu to iegūmu, ko iegūst tie bērni, tad, kad viņi mentālā aritmētikā skaita uz abakus skaitīkļiem. Es esmu izgājusi pamatkursu, bāzes kursu, un tagad arī paaugstināto kursu ir certifikāts, ne gan iegūts Latvijā, bet mums nedraudzīgā valstī, bet zināšanas ir ļoti labas. Un metodika ir ļoti laba, un es redzu, ka tas strādā uz bērniem. Un es aicinu jebkuru šo apgūt, jo šeit ir tā, ko mēs tagad pēdējā laikā ļoti daudz uzsveram par abu pusložu iesaistīšanu mācību procesā, cik tas ir būtiski, un tiešām redzu bērnu izaugsmi. Jā, nu es pielietoju arī mnemotehnikas, dažādas stratēģijas tajā visā, tā ka forši, un tad man tur strādā vēl logopēdīte, strādā Lego meitene, nu, mēs esam apdzīvoti. Vesels centriņš izveidojies. Kā tu to apvieno ar skolu? Nu, es pēc skolas, tad, kad skola ir beigusies, es pēc skolas dodos uz turieni. Bet man ir ļoti, jāsaka tā, man ir prieks, ka man ir gan tā logopēda, gan tā Lego meitene, ka es nevaru tur pavadīt visas 5 pēcpusdienas tajā darbā. Paldies Dievam, citādi. Paldies Dievam! Jā, jo citādāk es tur paliktu droši vien arī līdz ļoti, ļoti lielām nakts stundām, jo vecāki
ir tik daudz, kas novērtē šo un redz to iegūmu bērnam un vispārējo. Tā kā, nu, te būtu, bet man nāk logopēdi 2 reizes nedēļā, tad līdz ar to es tās pēcpusdienas tā kā neesmu, un arī vakarpusēs nāk Lego meitene, un tad es dabūju, jā, doties projām no šīs. Esi spiesta iet savā dienas gaitās. Jā, un domāt tālāk atkal par skolu, jo vakars atkal tiek veltīts skolai. Aha, nu kausā. Tā tas ir. Aiga, kas tu vispār esi ārpus skolas? Vēl runāsim par to, kā tu līdz skolai nokļuvi, bet mēs dzirdam, ja, kad nu skola, un tad pēc skolas ir atkal skola, ja, tikai cita veida un metods un vēl mācības priekš visa šī. Kas tu esi vispār ārpus skolas, ārpus pedagoģijas? Zini, kā ārpus skolas es līdz šim biju mamma. Un droši vien, ka arī visu mūžu būšu mamma, jo es esmu 4 bērnu mamma, un viens no tiem ir īpašais bērns. Un īpašajam bērnam pašlaik jau ir 24, bet vienalga es esmu mamma. Un katrā ziņā, pateicoties savam īpašajam bērnam, es esmu kļuvusi par to, par ko es esmu kļuvusi, par to, kā es esmu veidojusies kā cilvēks. Protams, visi 4 bērni man katrs ir kaut ko iemācījis. Bet ar īpašo, pateicoties viņam, es esmu izmācījusies Montessori pedagoģiju, es redzu tos iegūmus, ko Montessori pedagoģija dot vispār cilvēku attīstībā. Pateicoties viņam, pēc tam es esmu izgājusi speciālo pedagoģiju, it kā savam bērnam, bet tāpat laikā iegūmus, es domāju, ir ļoti, ļoti daudziem bērniem bijis, ar kuriem es esmu strādājusi. Nu tā, bet visi bērni man jau ir lieli, līdz ar to es, it kā baudu to, ka man vakariņām nav jābūt precīzi tikos gatavām. Tajā ziņā labi, vai ne? Uzreiz kā vairāk brīvības. Ja? Kas tev vispār aizrauja dzīvē? Kas tev dod prieku? Kas tev dod iedvesmu? Kas tevi ceļ? Jā, man īstenībā ceļ daudz kas, jā, bet un es esmu iemācījusies pēdējā laikā ļoti neiedziļināties lietās, kas mani neceļ. Bet es mēģinu atrast visu laiku tādas nodarbes, kas būtu tādas, kas mani uzpilda. Viena no tām ir dārs. Un tā kā daudziem pedagogiem ir dārs, tad viņi visi vienā balsī saka, nāk pavasaris, un visi jau gaida, kad varēs iebāzt rokas zemē, jo zeme ļoti, ļoti sakārto nomierina, un tas ir tiešām, tas ir pavasara pusē, tas ir ļoti, ļoti vērtīgi. Otra lieta, kas mani paceļ, ir kaut kādas jaunas zināšanas. Tas ir neprāts visu laiku kaut ko mācīties. Kādam varbūt liekas, ka man ir, kas viņai nav ko darīt, varētu sēdēt un skatīties. Man arī tā ir kāds teicis, ja, klausies, tev to vajag. Bet laikam man to vajag, jo man ir visu laiku par ko padomāt, man ir visu laiku uz ko tiekties, un īstenībā, nevar tā teikt manā vecumā, ja, bet ar manu dzīves pieredzi man ar kaut kā liekas, tie ir jauni izaicinājumi, šitas strādās vai nestrādās, un, protams, iziet ļoti daudziem bērniem cauri, bet nevis kā eksperiments, bet taustoties šis tiešām, un ja ir vērts, ja kaut vienam bērnam tas ir kaut kādā veidā palīdzējis, patiesībā tas ir vērtīgi. Un tad vēl viena lieta, tā ir adīšana. Bet man tas, jā, es tādu... Adīšana un pilnīgi izklausās radīšana. Radīšana, bet radīšana ir tā, tad, kad es sadu, es izvēlos kaut ko ļoti vienkārši adīt, bet es vienlaicīgi atkal klausos kaut ko. Dārzu ravējot, es klausos audio grāmatas. 2 vienā, ja? Bet ar adīšanu, radīšanu ir tā, ka es klausos tādas lietas, ja, kaut kādu podkāstus, kaut ko tādu, arī staigājot no rīta, ejot staigāt, ja pirms darba es izēju vienu līkumu, un tas arī tāds, bet tās jaunās lietas nevienmēr ir ar pedagoģiju saistīts, tas, kas man nāk. Aha, kas vēl? Es esmu, piemēram, izgājusi veselu kursu vairākās, tā riktīgi pamatīgi rokraksta analīze, piemēram. Pie Rozentālas ir? Nē, pie Milleres Anitas. Pie Anitas.
Anitas. Jā, pie Anitas. Rozentāli es esmu satikusi, un Rozentāli patiesībā bija tā, kas mani iedvesmoja tam, jo viņa analizēja manu rokrakstu pirms vairākiem gadiem. Un gribējās vēl, vai ne? Man likās, kā tas var būt, kā tas var būt. Un tad, kad es pati, bet es to nedaru profesionāli pārējiem, jo man ir ļoti bailes, sadarīt kaut ko ne tā, jo es zinu, cik tas paliek, ja tu kaut ko arī pasaki ne tā, kā tas paliek cilvēkam iekšā. Bet tu prostā citas lietas dari, tas jau tā. Jā, nē, šis man tāds ir intereses pēc, un ja arī kāds uzticās, tad es to sēžu, es daru, es ņemu priekšā pierakstus, es tā nepaļaujos, jo tāpēc, ka es to nedaru arī tik bieži droši vien, bet man tas bija pašai ļoti daudz deva. Jā, un klausos, tev ir tas, un tad tu klausies podkāstu, un tad tu klausies audiogramu. Tu atļauj savam prātam kādreiz norimt un vienkārši pabūt klusumā, vai tev tomēr tas iekšējais dzinulis ir tāds, kurš prasa visu laiku būt tādā? Dzinulis prasa, tā ir. Bet, es atļauju tad, kad es eju, teiksim, staigāt no rītiem ar nūjām, tad es dzirdu dzērves, tad es vēl kaut ko, tad vārdes kurkst kaut kur dikti. Tā audiogrāmata ir dabā būšana, jā? Putni un ko? Jā, bet, es atļauju savam prātam nedaudz atslēgties tajā mirklī, kad es cigunoju, kamēr tev bija tie ieraksti tiešsaistēs, jā? Tā, bet īstenībā es diezgan noslogoju savu prātu. Un ja man nav, man ir tādas lietas, piemēram, ja es arī kaut kādas pārunas ir bijušas ar kolēģiem vai ar vecākiem, es īstenībā tinu ļoti ilgi un sevi analizēju un tas tāds ir, jā. Vai arī es kaut ko foršu esmu redzējis, tad es varu ilgi par to domāt. Tā man ir. Tā tie zobratiņi tev uzbūvēti, ja? Jā. Tas viss, ko tu dari ārpus skolas, kā tu viņu to ienes skolā, neienes skolā, palīdz, traucē, kā tu to jūti? To, kas ir ārpus skolas, tava dzīve, miedarbojās ar to, ko tu dari skolā? Es domāju, ka tas ļoti, ļoti palīdz, jo pirmām kārtām visas klases, es pat varētu teikt visas klases, kas man ir bijušas līdz šim audzināšanā. Man ir kādreiz arī bijušas klases, kas ir ne sākuma skola, ja, bet tās, kas ir, es esmu iedevusi to deksmi no sevis, un man liekas, tas ir tas vērtīgākais, jo ja bērni līdz pat 3. klasē vēl joprojām saka, mēs gribam nākt uz skolu, jā, nevis tikai pirmklasnieki, man tur ļoti gribējās, bet līdz pat 3. klasē, jā, un viņi saka, šitā ir atkal forša diena, un šitas, tu esi iedevis viņiem to izziņas burvību, cik tas ir forši kaut ko zināt. Un man liekas, ka tas ir tas, ko es esmu aiznesusi tā kā no sevis. Kolosāli. Es domāju, tajā ziņā mums kā skolotājiem ir fantastiski tāda privilēģija gandrīz katru dienu sadzirdēt no kāda no klases bērniem, šī ir mana labākā diena mūžā, vai ne? Viens, otru dienu, otrs, un tad tu domā, ak, tu Dievs, tik skaisti, ja, ka kāda... Bet zini, mums mēs klasītē arī tā bieži vien, es nezinu, es priecājos par to, ka es strādāju skolā, jo tāpēc, ka es bieži vien ar viņiem vēl sēžu uz grīdas. Mums ir tāds, nevis sēžam solos un pļāpājam, bet sēžam uz grīdas. Mums ir tāda lupata paklaiņa, un mēs smuki sasēžamies aplī, un es vēl varu apsēsties, jā, tas ir baigais prieks, un piecelties arī es vēl varu augšā. Bet viņiem tā kā, un tad mēs pārunājam, kas tev patika, kas nepatika, kas tev šajā nedēļā varbūt ir sāpinājis, ko tu gribi izrunāt, bet visjaukākais, droši vien ir daudz jauku lietu bijis, bet ļoti, ļoti jauki, ja bērni man, piemēram, tā kā viens puika, kas pašlaik vairs nav mūsu skolā, jo viņa ģimene devās dzīvot citur, viņš teica, kā man patīk, ka tu vienmēr stāsti mums par to, kāpēc mēs to darām. Jo es tiešām stāstu, es viņiem stāstu par pareizu satvērienu, es stāstu par pareizu muguriņu, par to, kā ir jāsēž, kur kājiņām jābūt, ka kājiņas nešūpojās un viss, bet es visur klāt par smadzeņu puslodēm, par to darbību, un es viņiem paskaidroju, nevis tāpēc, ka man tā gribās, lai tu skaisti sēdi. Protams, es reizēm arī saku meitenēm, es saku, lēdijas sēž šādi, jā, un tad es demonstrēju, kā lēdijas sēž, jā.
Bet ir principā tā, ka es visu skaidroju, kā mūsu smadzenes strādā tad, ja tu dari tā. Piemēram, ja bērns noliek roku šitā un raksta šitā, es viņam saku, bet tu savām smadzenēm šajā mirklī dot komandu, ka viņas drīkst atpūsties. Es tā saku, miega režīms. Saku, jā, šī ir atpūtas poza, un tev ir jābūt ar abām rokām iekšā darbā, abām rociņām jābūt tonusā, jā, un tā. Un katrā ziņā, tas bija tas, jo bērni izrādās ir ieklausījušies, jā. Viņi sadzird, vai ne? Tas, ka es esmu vislabākā pasaulē, tas ir katru dienu, kam uz zīmītēm, uz sirsniņām un visādi, jā, tas ir forši. Vēl ir forši, ka, piemēram, man patīk, ka, piemēram, meiteni pavasarī iet cauri parkam uz skolu, un viņa man atnes vienu krokus vai vienu sniegpulkstenīti, jo viņa, un kā lielu dārgumu, bet iedomājas, viņa ir gāja. Jā, viņi ir gājusi caur garderobi, viņš tur arī vēl ir jāsasaudzē tas ziediņš, ja? Un tad, protams, man ir jāmeklē mazākā glāzīte, vāzīte, kurā to iestutēt, bet tas ir foršākais, ka viņš ir domājis. Nesis un domā. Tieši vēlāk tajā mūsu sarunā man paredzēts arī jautājums, kas ir tie tavi tādi siltākie, īpašākie brīži. Kur es saprotu, daļa atbilžu jau ir. Jā. Bet varbūt vēl tev kaut kas nāk prātā, kas ir tas, kas tevi, jo es skatos, tu teici 34 gadi. Saprotams, ka pa gadiem ir visādas bijušas pārdomas un kreņķis varbūt kāds, bet principā tu mīredzi runājot par skolu, ja? Kas vēl ir tas, kas silda tavu sirdi un ir palicis kā tāds, tas bija tik jauki? Zini, kas bija jauki? Tad, kad es kādreiz dzīvoju Galē, un man bija audzināšanā korekcijas klase no 7. līdz 9. Man bija 8 puiši, un pēc tam pielika vēl vienu meiteni klāt. Šī bija klase, kurā man tas bija liels izaicinājums. Jā, viņiem ļoti grūti gāja, bet viņiem dzīves stāsti bija ļoti smagi. Un tas lielākais, tāds, kas man liekas, ka izdevās, viņi visi pabeidza pamatskolu. Es domāju, ka varbūt ne pateicoties man, bet pateicoties, cik mēs pozitīvi, tā mūsu pozitīvā saskarsme. Un tas foršākais, ka viņi joprojām vēl atraksta, paskaties, skolotāji, man meitiņa piedzima. Un, tas ir tik forši, un man kā skolotāja gribas teikt, tikai nedari savu vecāku kļūdas, bet, protams, nav jau man vairs tiesību tur mēģināt kaut ko, ja, bet katrā ziņā, ļoti, ļoti jauki. Tas atstāja tādu lielu siltu pādu tajās dzīvēs. Jā, un tas ir tas, ka to, ko es sadarīju ar tiem 8 puišiem, man liekas, es vairs ar tiem mazajiem sākuma skolā nekad neko tādu nevaru, piemēram, braukt ar džipiem pa grāvjiem, ar tā, to es vienkārši vairs nevaru, un arī droši vien neatļautos, bet tajā dullumā, un viņiem tas bija vajadzīgs, un tas bija ļoti, ļoti vērtīgi. Super, mēs jau satiekam tos cilvēkus, vai ne, kuri mums īstajā ir vajadzīgi. Aiga, vai tu pati vispār atceries savu pirmo pedagoģisko dienu, kad tu iegāji skolā, un kā tu vispār nokļuvi līdz skolotāja amatam, līdz skolai? Bija tā, ka tad, kad es gāju pati sākuma skolā, man bija fantastiska sākuma skolas skolotāja. Vienkārši, gan kā cilvēks, gan visu. Es tagad sevi pieķeru, es arī bērniem reizēm skolā saku, ka es ļoti daudz lietas mācījos. Es pat nezinu tajā laikā, bet es tagad piedomāju, kā darīja viņa, kā tas viss bija, kā viņa ar mums runāja, kā tas viss. Un tur bija daudz lietas, piemēram, viņai bija mazs bērns, un tas bija jāpieskata, viņa arī skrēja cilvēks uz skolu, un tad viņa mūs sūtīja tā uz maiņām, mēs pusceļā satikāmies, tas puika dzīvoja mājās, un mēs skrējām pieskatīt to viņas bērniņu, tas bija tāds laiks, tad tā varēja darīt tagad, ja nesaka Dievs, bet tajā laikā. Un tā bija tāda, ka mums uzticējās bezgala daudz, un tiešām tie bija tie mūsu darbiņi. Un tad man bet es tad vēl nedomāju par skolotāju profesiju. Tad es, protams, biju mājās, es mācīju visas lelles un visu pārējo lāčus.
Es rakstīju, iedomājos, man mājās bija tāds pulēts skapis ar pulētu laku, un es rakstīju virsū ar eģipsa, to krītu, izņemt ārā. Es, protams, dabūju pa mīzu, es gan viņu notīrīju, bet kā tā laka tev ir saskrāpēta drausmiņa. Un es dabūju iekšā no vecākiem ar to, ka tā, bet man jau nebija citas Labais nolūks, ja? Bet es atceros, kā šodien, ka es mācīju pareizi, kā burtiņš ir jāraksta, tā viss tā. Un tad pēc tam, man bija pat nopirkta Latvijas karte, un tad es tur stāstīju visu, kas ir dabas zinībās noticis, ja? Un pie sienas pielikusi to karti, kaut gan arī nedrīkstēja tajā laikā tapetes bojāt ne ar ko, ja? Bet tā, un tad es mācījos, un tad man bija idejas kļūt par arhitektu, jo man padevās zīmēšana. Tad es izdomāju, ka es gribu būt dakteris. Es izstrādu, 10. Mums bija tajā laikā, 10. 11. klasē, es izgāju 2 gadus par sanitāru strādāju slimnīcā, jo tāpēc, ka bija obligāti medicīniskā prakse. Un es izstrādājos, un tad es sapratu pēdējā gadā, ka pēkšņi ielika fizikā eksāmenu, iestāja eksāmenu Stradiņu universitātē, tajā laikā bija medicīnas akadēmija, un es nobijos. Kaut gan man tā kā gāja tā fizika, bet, lai es iestāju eksāmenu kārtot, es nobijos. Un tad es, protams, izdomāju iešu par skolotāju, kur gan citur, skolotājs. Un, es gāju mācījos zīmēt, jo man bija mērķis būt zīmēšanas skolotājai. Jā, un tad es, protams, gāju mācīties par to tā kā visu iestāju eksāmenu. Jā, un es iestājos Latvijas universitātē, pedagoģijas fakultātē, vizuālā māksla, un tajā laikā bija nevis mājturība un tehnoloģijas, bet vienkārši mājturības skolotāja. Tad es pēc tam, protams, sāku skolā strādāt kā zīmēšanas skolotājs, tajā pašā Ugāles skolā, jo es sapratu, ka man ar kaut ko ir jāiztiek. Un tad piekdienas bija tās pēcpusdienas, kad man tā kā bija brīvs, un es sāku strādāt Krievu plūsmā. Otrā maiņa, tajā laikā bija 2 maiņās, latviešu bērni nāca no rīta puses, un Krievu bērni pēc 3:00. Viņiem bija mācības. Plūsmas atsevišķas, jā? Jā, tas bija tas laiks, kad Ugālē bija ļoti daudz Krievu tautības cilvēku, un līdz ar to bērnu, un pēc tam viņi mazinājās, jo izbrauca projām, bet, katrā ziņā bija. Un pirmā darba diena bija vienkārša. Mani ieveda klasē un pateica tā, tagad tev ir 5. klase, tad būs 9., tad būs tā, noskaitīja man stundu sarakstu, un tagad dari, ko tu gribi. Viss. Un tad es, protams, taustījos, jo, kaut kāds jau... Dažādi vecuma posmi, arī tādi, mazāki un lielāki. Jā, programma bija, bet es pat sāku strādāt pusgadā. Tas bija vēl labāk, jo iepriekšējais cilvēks kaut ko jau bija darījis, un tad es darīju. Bet man kaut kā jau kontakts bija pašā sākumā, man disciplīnas problēma tādu baigo nebija. Līdz ar to es pie vadības kaut ko stāstīt vai sūdzēt, es vispār negāju. Es pati nācu uz darbu, pati gāju projām, pati ar sevi tiku galā, jo man ļoti, ļoti patika tā komunikācija ar bērniem, un man kaut kā likās, ka visi bērni ir tik talantīgi, un viņiem viss sanāk, un viss tik forši. Viņiem atkal patika, ka es devu uzdevumus nevis vienkārši zīmēt 1. maija svētkus, bet ka viņiem bija vēl kaut kas tāds radošais un tā, jo es jau daudz ko pielietoju to, ko es augstskolā biju mācījusies. Bet tev bija arī varbūt kāds pārsteigums, ka tu tagad sāc skolā un es tam neesmu īsti gatavs, vai es biju domājis, ka būs savādāk? Bija kaut kas tāds vai viss tā? Es biju domājusi, ka būs savādāk, ka par mani kāds interesēsies. No vadības, ka būs kaut kā vairāk, tā interese, tu tur esi iegājis un kā tev iet. Nē, galvenais, ka es atrados tajā vietā, un tā tas bija. Ieskatīti stundas notiek. Jā, labākā gadījumā. Liela uzticēšanās tieši. Es priecājos, īstenībā par to es priecājos. Labākā gadījumā man klaša audzinātāji pajautāja, kā tev tur tas, tā dara vai tā. Un tad es pēc tam pati tā kā arī uzdrīkstējos, tad kā atdalījās Krievu skoliņu no latviešu, tad es uzdrīkstējos kļūt par direktori, ko es dzīvē. Vai jau galē? Jā, tur bija 3 gadus bija Krievu skoliņa.
Un es otrais vairs negribētu tādu darbu, jo tomēr tas ir tas, tu nestrādā ar bērniem, tu strādā ar pieaugušiem cilvēkiem, tu strādā ar sistēmu, un tas nav tas, kas mani piepilda. Tev tieši tas ķiparus vajag lielāks un mazāks, bet kurš veidojās to kontaktu, jo faktiski, man es augstu ļoti vērtēju to, ka ir tas patiesums, bērnos ir patiesums, lai kādi viņi ir, bet, ir, jā. Aigiņa, Klau, 34 gadi nav joka lieta, padalies lūdzu, kas ir bijis viens vai varbūt pat vairāki tādi lielākie izaicinājumi brīži, kad tev tur tā grūtāks periods ir varbūt, vai kaut kāds notikums ir bijis. Kas ir skolā tev bijuši tie lielākie izaicinājumi brīži? Lielākie izaicinājumi ir sarunas ar vecākiem, es teiktu tā. Un ne jau ar visiem, bet ir situācijas, piemēram, pavisam nesen, tas, kas man ļoti, ļoti palicis tā atmiņā, vienkārši vecāki nevēlās bērniņu laist pārgājienos, ekskursijās, vis kaut kur mēs daramies kopā. Bet tāpat laikā man ļoti, ļoti gribās, lai mēs visi kopā, un tas bērns būtu tikai ieguvējis, viņš paplašina savu redzesloku, un šeit nav runa par naudu konkrēti, bet tas ir princips, viņš arī pasaka, ka nē, un tad dzīvojam tajā ģimenes vidē. Un tas ir tas grūtākais iestāstīt, ka es daru, lai jūsu bērniņam būtu visforšākais. Suntums, lai nāk kopā, bet vesela klases, tā miedarbība. Jā. Vispārējais, ne? Jā, un kādreiz jau tieši ar to pašu korekcijas klasi, tas bija tas lielākais izaicinājums, bet nevis ar bērniem, bet atkal tur nebija ar vecākiem, bet ar pedagogiem. Pastāstīt, ka pieņemam šos cilvēkus tādu, kā viņi ir. Ja man kādreiz skolotāji var teikt, ārprāt, viņš tur nav izpildījis mājas darbu. Es saku, zini, viņa vietā es vispār pat uz skolu nebūtu droši vien atnākusi, zinot viņa dzīves situāciju. Es priecājos, ka viņš ir atnācis, es priecājos, ka viņš ar mani vispār runā. Un mēģinam iedot tik, cik varam iedot mācību stundā. Jā, es neesmu pretinieci mājas darbiem, vēl kaut kādiem un stingrām robežām un nosacījumiem, bet ir reizes, kad mums ir jāsaprot, ka šeit nebūs tas klasiskais gadījums, ka mums vajag tieši tā, kā es gribu. Jā, es no tevis sadzirdu, ka tu arī ļoti, ļoti tur ir rūpi par to, lai redzētu to bērnu, nevis tikai skolēns manā solā, skolnieks šajā skolā, bet skatīties pār, ap, virs, zem, tā kā lielākā kontekstā. Jā, jo, mans princips vispār ir mācību stundā arī ir tā, ka, tu sajūti, šodien būs vai nebūs. Un tu jau vari uztaisīt stundas plānu, un to es arī daru, bet es esmu sapratusi, ka es tikai pieturas punktus. Tā, būs šitas, man ir jāparedz par šo runāt, es vēl gribētu par šo, bet var arī neizdoties, jo ja tajā mirklī kāds kaut ko, un mums ir vienkārši jāparunājās. Te nav runa par klases stundu, ka es viņu gaidīšu visu to nedēļu, kamēr pienāks tā vajadzīgā diena. Mēs runājamies, mēs izrunājamies, un tāpēc arī es varētu teikt, ka mums klasē ir tāda, bērniem ir tāda atmosfēra, mums nav nekad bijis neiekļauts bērns. Tu jau zini, es tev vienreiz stāstīju par Kolumbijas meiteni, ka man pēkšņi atnāca bērniņš, vispār nevienu vārdu latviski. Tagad ir pagājis pusotrs gads, meiteni fantastiski runā latviski. Viņa, tas jā, jo klase pieņēma. Atnāca ukraiņu meiteni pusgadā apguva latviešu valodu, klase pieņēma, runājamies, viss notiek, ja. Tāpat ir bērniņi, kam iet grūtāk. Tiešām nekad neesmu redzējis, ka bērni izsmietu vai vēl kā. Jā, ir tās savas īpatnības, bet respektējam. Tu rādi to vidi, vai ne? Un es par vidi varu izstāstīt, tagad bija interesanti. 3. klase pienāk, un man tādi, daži ļoti centīgi vecāki. Skolotāji, kas mums tur, un kad mums tur jābūt, un cikos jābūt. Un tad es sapratu 3. klasē viss. Man ir tas vecāku čatiņš, bet es palūdzu atļauju vecākiem, vai es drīkstu ar bērniem uztaisīt sev čatiņu. Ka es tur iedošu informāciju bērniem, atgādinājumus un tā tālāk.
Jā, vecāki labprāt, bet skolotāji, kā jūs tur nokontrolēsiet, tur tad viņi pa naktīm ņemsies un tā. Es saku, nē, nu mums būs skaidri noteikumi. Un ja nē, tad es dzēšu ārā, tad visiem noteikumi netiek ievēroti. Un mums bija līdz 8 drīkst rakstīties un ilgāk nē. Un šis ir vēl tagad, šajā vasarā vēl strādā, vēl turpina, kaut gan es jau viņus esmu aizvedījusi citai skolotāji, bet viņi teica, skolotāji, mēs drīkstam vēl šitien palikt. Jā, protams, jūs drīkstat. Jo man tas absolūti netraucē. Viņi noteikumus ievēro joprojām, kaut arī ir vasara, un viņi, protams, gulēt neiet tajos, nu, tā kā vajadzētu. Bet kas tur notiek tajā čatiņā? Piemēram, skolotāji, kā tur tajā matemātikā, es nesapratu. Un viņi uzrunā skolotāju, un tāpat laikā cits bērns jau viņam ņemās un skaidro. Un kamēr es tur esmu piegājusi klāt, viss jau ir noticis. Tad ir kolosālākās lietas, kad sākās, teiksim, saulrieti. Skaistākie saulrieti. Viens nobildē, hops, pārējiem bildes ir iekšā. Tad pavasarī viens uz rokas ir. Skolotāji, redzi, ko es šodien atradu bez Mārīte, ja? Bildes. Fantastiski. Un galvenais, ka pārējie bērni liek klāt sirsniņas, neviens viņiem to nav teicis. Piemēram, cits bērniņš ir saslims, kā tu jūties? Mēs tevi gaidām skolā, ātrāk nāc atpakaļ. Tas ir miljons. Ja viņi iemācās. Tas ir tā labi, jā, kad, teiksim, ir, protams, cilvēki, kur ir skeptiski par tiem čatiem un tā, bet Jā. viņi ir un būs, un jautājums, kā mēs to, un es arī visu laiku par to, ka jautājums, kā mēs to vadīsim, kādu pulsu tu dosi, un varbūt, ja viņiem būtu savs draugu čats, viņi varbūt tur arī neielikt saulrietu, bet ielikt kaut kādu tumību, bet mēs kā pedagogi varam dot impulsu, pamanīt un novērtēt, nu, tādas cilvēciskās vērtības, vai ne? Un viņi iemācās komunicēt, viņi iemācās jautāt, piemēram, šajā vasarā es ļoti daudz, kur zinu, kur katrs ir pabijis. Viņi tur sūta gan no Itālijas, gan no Bulgārijas, no visurieniem, viņi sūta savas bildes. Jā, varbūt tam bērnam, kas netiek, ir sāpīgi, bet viņi iemācās pajautāt, kad tu būsi atpakaļ Latvijā, vai tev tur ir karsti, vai vēl kaut ko, un tas viss ir tik forši. Kolosāli, un plusā viņi satiksies, viņiem jau ir tā bāze, ka tu neesi attālinājies, bet tu esi bijis tomēr uz vienu diļņu visu vasaru, vai ne? Fantastiski. Jā, tas ir ļoti. Tu pieminēji vecākus, jā? Tu pieminēji vecākus. Pasaki lūdzu, kas ir tas, ko tu varbūt vēlētos pateikt skolānu vecākiem? Nevis runājot tikai par tavu klasi un par tām konkrētajām situācijām, bet vispār, mazāku bērnu vecākiem, lielāku, kas tev nāk prātā, ko tu labprāt viņiem gribētu pateikt šobrīd? Jā, es gribētu viņiem pateikt, lai varbūt pamēģina uzticēties vairāk pedagogiem, uzticēties tiešām un nākt uz sarunu vieglāk. Jo reizēm, es it kā mēģinu radīt to atmosfēru, lai mēs esam tā kā vienā laivā, bet, protams, ne ar visiem izdodās, jo katram ir tā sava dzīves pieredze, varbūt no viņa skolas laikiem vēl kaut kā savādāk, un tad liekas, ka es esmu tā kā norobežojusies, ja? Bet patiesībā, pirmkārt, lai uzticos vairāk, lai nāk uz sarunu, un ļoti, ļoti, ļoti gribētos, lai to stereotipu, kas ir pedagogs, lai atmestu. Jo, protams, mēs zinām, ir sociālie tīkli, kuros ļoti. Un īstenībā, nevienmēr arī pedagogi nāk ar to labāko vēstījumu caur sociāliem tīkliem. Ja? Šie paši algas jautājumi, ko mēs zinām, kad ir jau sāpīgi un tā kā bet šis tiek uzsvērts, un tad vecāki, lasot kaut vai komentārus vai ko, tā, nē, bet nav jau, es personīgi, vismaz es par sevi varu teikt, man patiktu, ja man samaksātu vairāk, bet es neeju strādāt, tāpēc, ka man tur ir 2 mēnešu brīvdienas vasarā, ne jau tāpēc. Tas, kā tas stereotips par pedagogu ir izstrādājies, bet saredziet mani kā cilvēku, kaut gan es nevaru sūdzēties ļoti daudz, to ir saredzējuši, to es redzu savā centriņā, to es redzu arī skolā, paldies visiem tiem, kas uzticās, bet principā, vecāki, un dodiet tam bērnam to iespēju izdarīt pašam, tāpēc man bija tas 3. klases čatiņš, lai tā kā vecākus bīšķiņ netaisiet to kontroli.
tik lielu. Jā, visu laiku, protams, ir ar vienu aci jāvēro. Nodrītai jau jābūt, vai ne? Jā, bet, tāda ar viņu. jā. Var sakot, iet uz tikšanos ar vieglumu, jā, ar tādu, kad ir Jā, nevis pretējās frontes kaut kādas, bet kopā kā tāds viens liels organisms. jā, jo es jau nevēlos kādu pāraudzināt vai vēl kaut kā, bet bieži vien ieteikumus, uzklausām ieteikumus. Es saprotu, ka viņi ir vecāki un viņi zina labāk par savu bērnu. Jo, ģenētiski tiešām tā jau arī ir, jā. Bet vienkārši, tā kā ieklausāmies, bet varbūt, ka tur ir jāaiziet pie kāda speciālista. Es nesaku, ka jūs bērnam ir diagnozes, vai ne? Bet varbūt ir lietas, par kurām, ko es redzu. Un otrs, malas jau tomēr ir savādāks. Jā, un vēl vecākiem ļoti, ļoti gribētos, bet to es arī vecāku sapulcēs saku, neesam liekulīgi, esam tādi, patiesi, ja jābrauc ekskursijā tur uz kalniem, tad, kad ir jābrauc slēpot un jūsu ģimeni to var atļauties, nesakiet, ka mēs bišķiņu skolotāji apslimām. Tāpēc nebijām skolā. Un tāpat laikā sociālos tīklos es redzu bildes, ja. Priecājos ar jums, priecājos reizē par to, ko bērns redz, jo katrs piedzīvojums bērnam, tas ir atkal viņa bagāža, jā, kas ir atkal tālākai attīstībai. Dariet, dodiet, bet pasakiet godīgi. Vai ne? Mums ir cilvēki, es atceros meitenīte, kura brauc arī, bet, vecāki godīgi arī pateic, mēs tur brauksim, neatceros vai Spāniju, kur mācību laikā, bet, var saprast, jo tās biļetes jau, arī, ir tad, kad ir, jā. Un, ja es varētu, es ar droši vien brauktu, vai ne? Sava darba dēļ es nedodos, jā. Sarunājam, ka es viņai uztaisīju katrai dienai aploksnīti ar kaut kādiem tur uzdevumiem, jo sevišķi sākuma skolā, izdarīs, izlasīs, uzrakstīs, izrēķinās un būs labi, vai ne? Bet jā, viņi arī reizēm, kad uzrakstīs to pārbaudas darbiņu, varbūt uzrakstīs, sakārtosim, viss notiks, tikai esam godīgi un runājam par tīro, ja? Jo jūs jau arī mācat bērnam, jo bērns jau atbraucis no Turcijas, viņš ir nosauļojies, ja? Loģiski viņš slimumā šitāds, skaistulis nevar kļūt, ja? Un tad runājam, jā, mēs aizlidojam uz Turciju, bija izdevīgi, super, ja? Man tas patīk. Jā. Aiga, kā tu pati atjaunojies? Ir gan jau kāda diena, kura tevi varbūt drusku izēd tukšāku, nekā no rīta. Kā tu atjauno spēkus, kā tu atgūsties, kā tu atkal dabūsi sevi resursā? Šī tik tukša diena, kāda bija tik tukša, es piedzīvoju pirmo reizi mūžā šajā vasarā, tad, kad es man jau vēl bija darba laiks, un es gāju vēl uz skolu, sakārtot pēdējās lietas, tad man bija vēl mans centriņš, un tur arī cilvēki, tā kā jā, mēs tikai nākam un ir forši, un tad es vēl biju piekritusi vienā projektā. Tad, kad es piekratu tajā projektā piedalīties, es nezināju, ka es būšu tik tukša, bet tas arī prasīja savu mobilizēšanos un sakārtošanos, un es atnāku mājās, un pirmo reizi mūžā es vienkārši sēžu. Bet tā atjaunošanās īstenībā es atjaunojos bez domām, tā kā tāds pilnīgi apsēdos, un man tā nekad nav bijis, man ir bijis, ka grūtāk vēl kaut kā, bet tā, ka tu sēdi, un tev tāds tukšums, Tāpat laikā liela gandarījuma sajūta, ka es to esmu paveikusi, un es to varēju, un kvalitatīvi paveikts darbs, bet atjaunošanās... Viņā jau tā nevarētu. Nē, kur nu? Bet īstenībā atjaunošanās man notiek, es pat teiktu, ļoti ātri. Man vajag stundu, 2, es izēju ārā. Man ir, pārsvarā tas ir ārā. Tu izēji kaut kur, izstaigājies kaut vai pa dārzu. Tu paskaties, tur ir šitas jau ir paaudzies, atkal jau ir uzziedējis kaut kas, un tev jau aiziet atkal, viss ir ļoti labi. Es tā spēku, ja? Jā, es tā speciāli kaut kur vai es brauktu, nē, man tāds nav, citi saka, tur jāiet peldēt, vēl kaut ko, ir skaisti. Ja es dzīvotu pie jūras, es droši vien iziet izstaigāties gar jūru, tas arī būtu tas mans, ja? Bet, nevienmēr ir... Jūra vai mešs? Man jūra patīk vairāk. Bet, man tā kā nav, man pat dīķis nav, man tikai kaimiņiem ir, kur kurkst verdas, ja, tad es to dzirdu, bet tā nav. Bet, tas ir tas. Tā stunda, 2 būšana ārā. Jā.
dārzu vērojot vai ielaižot pirkstus zemē? Ielaižot pirkstu zemē un, teiksim, arī darot tādu monotonu darbu, kuram tu redzi rezultātu, piemēram, izravēt puķu dobes. Nu, un tad tu skaties, tur ir tagad skaisti, un man ir tāda jocīga lieta, ja es izravēju, es vienmēr kaut ko vēl uzlaboju. Ne tikai izravēju, es tur pārstādu vēl kaut ko. Nu, tā kā man bērni kādreiz teica, mām, cik tu vari rakt? Vienu gadu tur, otru gadu tur, bet man tas ir vajadzīgs. Tas ir tas radīšanas process. Radīšanas prieks, jā, nu, fantastiski. Aigiņ, vai ir kaut kas, ko tu vēlētos pateikt sabiedrībai kopumā? Tu mazliet pieskāries, ka tu runā par vecākiem, jā, kad, tāpēc skolotājs strādā skolā dēļ tiem 2 mēnešiem, jā, bet varbūt tev vēl kaut kas nāk prātā, ko tu gribētu, lai sabiedrība padomā vai tā kā ņem vērā par būšanu skolā. Kas ir tas vēstījums, ko tu pateiktu? Jā, es jau teicu par to liekulību, jā, bet es gribētu, lai sabiedrībā ir vairāk iecietības par to, kas ir. Jo, diemžēl, tas, ko es pamanu, varbūt ne visi to pamana, bet man tā ir. Nu, mēs katrs šausmīgais negatīvisms, kas nāk no sabiedrības kopumā. Tas ir tāds lielas negatīvas lietas, gan komentāros kaut kur sociālos, jā, gan vēl kaut kur. Varbūt pat reāli tas cilvēks nav bijis skolā, varbūt reāli viņa bērni sen jau ir izauguši, varbūt vēl kaut kas, bet viņš spriež. Un nevis spriež pozitīvi, bet spriež negatīvi. Un ja mēs šādi negatīvi spriedīsim, tad mēs netiksim kā sabiedrība vispār uz priekšu. Mēs nevaram iedot arī tam mazajam, es varu iedot tajā vidē to pozitīvo. Cik forši, tā kā mēs ar bērniem vienmēr runājam, tā kā man ir kaut kādas simpātijas par šo mūsu prezidentu, kas ir pašlaik, ja, bet tas ir manas simpātijas, man ļoti patīk, ja. Un es bērniem, mēs arī bieži pārnājam, vai jūs redzējāt, kur prezidents atkal bija aizbraucis, un tagad arī tās bildes WhatsApp grupiņā, tur meitene bija prezidentam paspiedusi roku kaut kādā pasākumā. Tas piedzīvojums. Jā, un tas ir tas lepnums, ja mēs mācam bērniem lepoties ar to, kas mums ir, nevis teikt, oi, viņš tur atkal tā un šitā, ja, vai atkal valdība, vai mammai tur maza alga, ja, un tāpēc, bet mēģināt visai sabiedrībai kļūt pozitīvāk. Es nezinu, kā tas ir izdarāms, tā ir utopiska ideja. Sākot ar sevi. Sākot ar sevi, tu esi pozitīvs, tu runā tās lietas, jā, man tāpat kā visiem ir kaut kas, kas nepatīk, varbūt, bet negraut iekšā tajā vidē. Principā, mēs varam izvēlēties, vai mēs sevi veidojam un savus bērnus veidojam par tādiem, kuriem viss ir slikti, vai izceļam iespējas. Jā. Tas nenozīmē par to, ka mēs uzliekam rozā brilles un izliekamies, ka problēma nav, kā reizēm pārprot šo pozitīvu domāšanu. Bet uz negācijām mēs skatāmies, kā mēs to varam risināt un varam, un savukārt izceļam to, kas ir vērtības, kas ir iespējas, kur mēs rodam spēku, un tā mēs audzējam sev par tādām, stiprākām personībām, vai ne? Piemēram, kaut vai aizejot skolā uz pasākumu. Vienmēr es esmu, mums ir šodien pasākums, super, un tad viņi tā vēl skatās, es saku, klausies, tur jau nekas nebūs, jo, kādas tur klases skolēni pateikšu, tur būs stulbi, ja? Es saku, klausies, kaut vai skaties no tā viedokļa, tev šajā mirklī nav jārēķina matemātika. Ejam, paskatīsimies un pēc tam runāsim. Jā. Un, protams, mēs pēc tam arī pārunājam, kas varbūt varēja būt citādāk vai kā, bet jebkurā gadījumā tie cilvēki, kas uzstājās, vai tie, kas bija atbraukuši, vai vēl kaut kas, viņi centās. Un skatāmies no šī viedokļa. Tu esi tomēr iesaistījies kaut vai atbalstot. Es tevi klausos, un man tagad nāk prātā tāds piemērs, runājot par šo iesaistu. Kad tad, kad mums bija pidžama ballīte, un es vienmēr ar bērniem, viņi paši rada tos noteikumus, kā būt. Un es vienmēr jautāju bērniem, kā jūs gribat tur justies, vai skolā, vai klasē, vai kādā pasākumā, vai ekskursijā, un tad, ko jūs varat darīt, lai tas būtu. Un klausos uz tevi un domāju, mums bija tā, viena meitenīte saka, es gribu, lai pidžama ballītē nav garlaicīgi.
Un es viņai saku, ko tu gribi tā vietā. Nu, lai nav, nu, es gribu, lai būtu jautri pirmā klase, lai būtu interesanti. Un jautājums tālāk, ko tu vari darīt, lai tā būtu. Un pirmās klases bērns brīnišķīgi padomā, nu, vajag iesaistīties. Ja? Jā, Un es klausos uz tevi un tieši to pašu domāju. Es domāju, ļoti daudz arī es dzirdu novados, kur ir, nu, tā kā kultūras namos sāk kaut ko taisīt. Varbūt ne tik veiksmīgi, varbūt tas pasākums, nu, tā. Un tad bija viena dāma, kura toreiz teica, nē, mums ir jāiet, jo mums vajag atbalstīt. Ja mēs gribam, lai mūsu, nu, tajā kultūras namā kaut kas vispār notiek, un aizvien vairāk, mums ir jāiet uz turieni, tāpat skolēniem, vai ne? Mums ir maksimāli jācenšas savu pienesumu dot, vai ne? Lai tad pašiem būtu interesantāk skolā, novadā, valstī un jēgpilnāk, vai ne? Super, Agiņ. jā. Klau, pastāsti, lūdzu, mums jau saruna tuvojās lēnām noslēgumam. Tāpēc es tevi ieceļu par burvi, ja? Ieceļu tevi par burvi. Pastāst, lūdzu, kāda tu uzburtu to savu ideālo Latvijas skolu vai ideālo mācību dienu, vai varbūt vispār ideālo izglītības sistēmu. Kā tas būtu, ja tev viss būtu iespējams? Ja es uzburtu tādu mācību sistēmu, tad es teiktu, nu, sistēma būtu, kas ir zinātniski pamatot, kāpēc tas ir jādara. Nevis tāpēc, ka jādara, bet tāpēc, ka ir skaidri pamatots, tā kā es jau teicu, mentāla aritmētikā skaidri pamatots, ko tas dod. Ko tas dod bērnam. Otrs, skolu, kurā ir tas lielāks miers. Jo pašlaik mēs esam diezgan trauksmainā vidē, un pat tie, kas nav trauksmaini, viņi pavelkās uz šo trauksmainumu. Tas nozīmē, ka varētu katrs rīts, bet tas ir tā mana pašlaik burvja doma, katrs rīts varētu sākties ar tādu apzinātības miera nodarbību tādu. Nākamais, ka katram bērnam būtu iespēja atnākot uz skolu, tomēr dabūt to cilvēku, ar ko aprunāties. Jā, mazajās klasēs tas ir vairāk, lielajās ne tik, un tad tur iet tas ņegu. Jo, nu, varbūt ne visiem vajag runāties, bet kaut vai būt, zināt, ka es pavēršu durvis un te būs pretī cilvēki. Tāda iespēja ir, vai ne? Tāda iespēja ir, jā, ka katrs varētu būt, nu, mēs tagad ļoti daudz runājam par iekļaujošu izglītību, bet tā sistēma ir jāpārdomā, pirms mēs šo veidojam līdz galam. Mēs nevaram paķert tikai kaut ko no ārzemēm, tur dara tā. Mēs zinām, ka arī daudz lietas tur nestrādā. Un pārdomāt, lai nebūtu tā, ka arī skolotājs izdeg tajā visā, un ka bērniem ir reizēm, arī pārējiem varbūt ir kaut kā, nu, grūtāk, kāda viena bērna dēļ, un es nesaku, ka šis bērniņš ir vainīgs, ja, jo es pati zinu, kāds ir mans īpašais un ko viņš var, un kā būtu, ja būtu. Ja? Bet nevienu neaizvainojot, pilnīgi nē. Bet katrā ziņā visu sistēmu pārdomāt. Pašlaik mēs maļam, mēs izglītības programmas, jā, ir lietas, kas ir jāzina, bet mēs ļoti strikti pie šīm pieturamies. Un ja es nebūšu iemācījis lietvārda vārda sastāvu vai vēl kaut ko, ja šodien, bet pēc nedēļas, tad apmēram tā to jau iekavē, jo pēc standartiem ir tā. Un tā kā, nu, bišķiņ elastīgāk sajūtot to, kādi ir bērni, jo ne visas klasītes ir vienādas. Nu, tāds. Bērni un katram savs dzīves stāsts un nauda un vispārējais. Jā. Aiga, kas būtu tāda viena dāvana, ko tu labprāt uzdāvinātu visiem pedagogiem? Arī sev tā skaitā? Arī sev. Zini, ja man būtu tāda liela soma, no kuras var izņemt un iedot, tad es iedotu visiem smaidu. Nu, tādu, šitie smaidiņš, lūdzu tev, ja, un jūties šodien forši, nevis, atkal man tur tagad tā klase nāks šausmas, viņi tur tādi, bet smaidam. Jo ar smaidu atbruņojās, jo reizēm man ir tā, ka arī klasīte
atnāk, viņi tur tādi kaut kā nav noskaņojušies, un es stāvu un es smaidu. Un tas Paskatos, aiziet. un viņi aiziet, viņi skatās uz mani, viņi sāk smaidīt. Viņas man prasa, ko tu smaidi? Es saku, bet man ir forši. Es saku, jums nav forši? Nē, vispār jau ir. Es saku, tad pasmaidam, tad es vēl uztaisu kaut kādu smiekliņu, un tad tā diena aiziet, ja? Tas ir brīnišķīgs novēlējums. Un es atceros savulaik, es mācījos, arī par tādām visādām lietām, un tur tas ir vesels vingrinājums, ja, jo pēc idejas taču, un arī pameklēt kaut vai skolotājiem zinātnisko pamatojumu, tas nav par liekulību, ja kādam galvā virmo, ko tad tu visu laiku smaidīsi? Nē, mīļie, tas nav par liekulību, tas ir par to, ka, ja tu galvā jūties laimīgs, tev tā arī strādā, un viss neironi, un viss savienojumi, viss tev liek smaidīt, bet tas darbojās arī otrādāk. Un ja mēs smaidam, tad mēs varam arī dot signālus, un tā cilvēks ir, paldies Dievam, uzbūvēts. Tā kā ieklausieties, ko Aiga saka. Nevelti viņa saka, un nevelti viņa pieminēja, ka vajag ieviest skolās zinātniski pamatotas lietas, un smaids patiesībā ir viens no, vesels triks, tavi 3 padomi labākai dzīvē. Pirmais padoms ir esiet patiesi. Gan pedagogiem, gan vecākiem, kā jau es iepriekš teicu, nemācam bērniem liekulību, jo neesam liekulīgi viens pret otru. Ja tu gribēji viņam pateikt komplimentu, pasaki, negribēji, labāk nesaki nekā, tas izskatās labais tonis, ja? Kā es bērniem parasti saku, nesakiet, lai tev jauka diena. Skaisti skan, bet šis mūsu sabiedrībā jau ir iegājies, es saku, vārds jauks, kaut kā ļoti plašu spektru. Es saku, ja tas nāk no sirds, ir ok, bet šis ir tāds jau iestrādājis, bet droši vien, ka labāk nekā nepateikt neko. Jā. Tad uz pedagogiem vairāk ej uz skolu tad, ja tu bērnam vari kaut ko iedot. Nevis tāpēc, lai tev būtu darba vieta, bet lai tev būtu interesi par savu to, ko tu dari. Lai tu dedz un iedod bērnam to pašu deksmi no sevis. Un, lai būtu tā, ka tu ej uz skolu ar kaut kādu savu tādu, iekšējo motivāciju. Nevis tikai tāpēc, man tur būs alga, vēl atvaļinājums, vēl kaut ko, bet dod no sevis, jo otras tādas dienas, kāda jau bija, nebūs. Ja tieši tādu tu otrais neuztaisīsi. Un tad pēdējais ir, esiet iecietīgāki. Tas, ko es arī jau iepriekš teicu, esam iecietīgi viens pret otru. Tad mēs arī to iemācīsim skolā bērniem, jo arī bērni iemācās šo iecietību. Vai ne? Jā, paskatīt kaut ko vairāk nekā tikai tas, kas ir redzamais varbūt, vai ne? Agiņ, tu jau zini, kas ir mūsu sarunas beigās. Ja sarunas beigās es aicinu visus dalībniekus vienmēr atbrīvot sevi, un tu jau zini, kas ir tā apzinātā poza, kad galvas smaida debesīm, galva mugurkaula turpinājums, un tu tā brīvi un ieklausies sevi. Kas tev nāk prātā tavs spēka vārds? Viens spēka vārds. Patiesums. Patiesums. Ja man būs slikti, es pateikšu, ka man ir slikti. Jā. Un esot patiesam, tas spēks, tā spēka ir vairāk, un aizvien vairāk, ne? Jā, tā ir. Jo tad es nemeloju sev. Es nemeloju citiem. Jā, viss tad notiek. Tad viss notiek. Super. Paldies tev, mīļš, par sarunu. Lai tev brīnišķīgs jaunais mācību gads ir, un lai viss izdodās, un pietiekami daudz dārza, kur smelties arī iedvesmu un radošumu un atpūsties, un patiesi cilvēki apkārt. Varbūt ir vēl kaut kas, ko tu gribi novēlēt vai pateikt klausītājiem, atvadoties? Es gribu pateikt, ka, ir vērtīgi būt kopā ar tevi, Kadri. Ir vērtīgi. Ir vērtīgi būt kopā vispār pedagogiem kā tādiem. Tiem, kam tiešām tas ir aicinājums, tas ir vērtīgi, jo mēs viens no otra ļoti, ļoti daudz
Un neiet runa, ka es nošpikošu tagad, kā iepriekš Guna teica, no kalendāriem izgriez burtiņus, un tev viņi ir, jā, es to esmu izdarījusi no Gunas, bet katrā ziņā ne par to ir stāsts, ka es paņemšu, tu dari tā, bet es paņemu to ziņu, kā ir tik daudz cilvēku foršu, kas savu darbu dara no sirds. Tas ir tas galvenais. Un tad man ir spēks strādāt, lai vai cik kāda reize ir tāda, kad es nezinu, ko darīt, ja? Bet es zinu, ka ir cilvēki, kas tieši tāpat reizēm jūtās un tiek uz priekšu un ir forši. Nu tā kā. Īsts skolotājs savs spēks, ne? Jā. Jā. Labi, mīļā, labi, paldies tev liels. Un paldies klausītājiem un tiekamies atkal kādā citā reizē. Jā, paldies.